Šīs dienas tēma ir atspīdējusi žēlastība. Mēs pagājušajā svētdien mācījāmies, ka ir divas kategorijas cilvēku. Tātad vieni ir grēka vergi, un viņi vergo savām iekārēm, pasaules kārībām un tumsības kungam, un ir dārgi atpirktie Kristu Jēzu, Kristus vergi, un tas bija brīnišķīgs iedrošinājums, tā skaitā arī tā laika vergiem, kuri pa īstam bija fiziski vergi, bez tiesībām, un viņi bija Kristus atbrīvoti. Bet tie, kas bija brīvi, tie bija kļuvuši par Kristus vergiem. Bet mums ir brīnišķīgs kungs, kurš rūpējās par savu ļaužu vajadzībām. Tas nav ļaunais vergturs, kurš tik domā, kā sist, kā nonāvēt, kā spīdzināt, kā varmācību parādīt, bet tieši otrādi mūsu kungs, Jēzus Kristus, ir ļoti mīlošs, brīnišķīgs. Viņš ir žēlīgs un žēlsirdīgs. Viņa pacietība ir tik liela, ka mēs par to aptvert nevaram. Un viņš ir sacījis, kad es pie jums šo brīnišķīgo darbu, ko esmu iesācis, es arī pabeigšu līdz mūžības dienai. Kas pa apsolījumiem Bībelē lasām visiem Dievu bērniem. Tādēļ mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi. Un arī šis temats, kad ir atspīdējusi žēlastība, mums ir jāsaprot, kas tad šī žēlastība vispār tāda ir. Ja? Un tad mēs arī apskatīsimies pirmo punktu. Šī atspīdējusies žēlastība ir pats Kristus. Šī atspīdējusies žēlastība ir pats Kristus. Un mēs vairāk šodien koncentrēsimies uz diviem šiem Pāvela vēstules Tita 2. nodaļas pantiem, 11. un 12. pantu. Un izlasīsim sākumā Titam 2:11. Un tā tur tieši arī rakstīts. Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Jo ir atspīdējusi žēlastība. Un tad arī Bībeles komentētāji, tā skaitā Džons Makarturs, saka, šeit šī žēlastība tiek personificēta. Šeit redzama aiz šīs te brīnišķīgās žēlastības persona. Un kas tad ir atspīdējis? Vai tad žēlastība pat pa sevi ir kā persona? Nu, protams, ka nē. Persona ir kas atspīdē mums, kas tika sūtīts uz zemes, kas mums parādīja tēva godību. Mēs zinām, Jēzus Kristus, jo ir atspīdējusi Dieva žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Un tad mēs varētu domāt, nu tiešām visiem? Kāpēc tad Bībele saka, ka ne visi tiks izglābti? Jā, Dievs grib visus izglābt, bet ne visi tiks izglābti. Vai tad mēs to reāli dzīvē neredzam? Piemēram, šodien Latvijā lielākā daļa cilvēku patiesi grib sekot Kristum. Viņi ir gatavi aizliegt sevi, ņemt savu krustu un sekot Kristum. Piedodiet, viņi pat Bībeli neatver. Kā viņi var sekot Kristum, ja neielūkojās Kristus mācībā un neieklausās Kristus vārdos? Ja viņi nav saņēmuši Kristus sūtītu aizstāvu palīgu skolotāju, svēto garu, patiesības garu, ja to viņi nav saņēmuši, viņi nav piedzimuši no augšienes, kā viņi var ieiet Dieva valstībā? Var veikt kādu reliģisku rituālu, bet tas nenozīmē, ka cilvēks būs glābts. Redziet? Bet tad kā tad to saprast, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem? Nu, pirmais, ko aplūkosim šeit, šī te atspīdējušā žēlastība ir Kristus, un pirmais, šī žēlastība ir visaptveroša. Ir visaptveroša žēlastība. Tas visaptverošs, tas nozīmē, aptver visu. Bet ko visu aptver? Skatāmies, Mateja evaņģēlija 5. nodaļa, 45. pants. Tur Jēzus Kristus kalna runā sekojošus vārdus. Un es domāju, ka mēs sapratīsim tagad, pa ko šeit iet runa. Ja? Mateja evaņģēlijas 5.45. Ka jūs topat
sava debesu tēva bērni, jo viņš liek savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem, un liek lietumlīt pār taisniem un netaisniem. Nu, paskatāmies tagad druscītiņās. Saule šodien spīd, pareizi, jā? Tikai pār ticīgiem? Pār visiem. Lietus, kad līst, tikai pār ticīgiem? Pār visiem. Ko tas nozīmē? Ja nebūs lietus, tad tādā gadījumā sēkla neuzdīgs, pareizi. Bet ja nebūs saule, arī neuzdīgs. Jo saulē ir vajadzīgs, sēklē ir vajadzīgs gan mitrums, gan saule, pareizi, ja? Lietus izmērcē sēklu, siltumu saņem šī sēkla, un viņi attiecīgi sāk dīgt, un tad nes ražu. Citreiz ir tā, kad vasara ir ļoti lietaina. Un kas notiek ar ražu? Sapūst, satrūd, sabojājās. Ja ir saule vien un lietus nav, kas notiek ar ražu? Izkalst. Atkal nav ražas, ja? Nu, un paskatieties, tātad saule un lietus, savu sauli, interesanti, Dievs šeit saka, arī savu žēlstības sauli, ja tā varētu teikt, viņš ir izlējis pār visiem cilvēkiem, jo palūkojamies, piemēram, šie te pasaules sasniegumi, kas šobrīd ir. Nu, mēs varam atskatīties tālu atpakaļ vēsturē un tagad arī, un kas vēl priekš būs, bet būtība tikai tāds dažas domas, piemēram, radās, kad cilvēki sāk būvēt laivas, kuģus. No sākuma tie bija ļoti tādi vienkārši ar airiem, ar burām, tagad kādi kuģi tiek būvēti, ja? No sākuma bija tā, ka cilvēki pārvietojas ar karietēm, zirdziņiem, tur ar ēzeļiem vai ar kājām, tagad ar kādām brīnišķīgām, komfortablām mašīnām brauc, ja? Kondicionieri ieslēdz, protams, ja darbojās, ja? Un brauc karstā laikā, un tā tālāk. Nu, grib ātri kaut kur nokļūt, cik vajadzēja laiku, lai cilvēki pārvietoties piemēram, no Liepājas, aizbraukt līdz, piemēram, uz Franciju, tur uz Marseļu vai vēl kur tur. Nu, iedomājieties, kādu tas prasīja laiku, tagad tu iekāp lidmašīnā, dažu stundu laikā tu jau esi tur. Un tagad jautājums, visus šos labumus Dievs ir devis tikai ticīgajiem? Visi viņus bauda, jūs redziet, vai ne? Pilnīgi visi tie bauda, un tā ir tā visaptverošā žēlastība, medicīnas sasniegumi. Cilvēki, skaidrs, savu veselību grib uzturēt, un nevienam nepatīk, kas sāp un ciest, viņam negribās. Atkal ārsti, medicīniskie sasniegumi, taču ir tik grandiozi šobrīd. Protams, viņi arī ir ierobežoti, un tomēr, vai tad medicīna ir tikai ticīgajiem? Ne arī neticīgajiem. Tie vēl vairāk skrien pie ārstiem nekā ticīgie viens otrs, ja? Dažādi cilvēki, dažādi saslimšanas un vecumi ir dažādi. Bet redziet, tātad šī visaptverošā žēlastība no Dieva ir dota visai pasaulē. Un pestītājs tika dots arī visai pasaulē. Pareizi? Viņš taču tika dots. Bet tad jautājums, kāpēc vēl visa pasaule nav izglābta? Paskatīsimies 2. Pētera 3. 2. Pētera 3.9, tur izlasīsim sekojošs vārds. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Atkal. Nes pestīšanu visiem cilvēkiem, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Tad te ir pasaule, te ir visi minēts. Un atkal varētu uzdot jautājumu, kāpēc tad visi netiek izglābti? Reku mēs lasām, Dievs tātad vilcina savu atnākšanu tādēļ, ka negribēdams, ka kādi pazūd. Bet lai visi nāktu pie atgriešanās. Kur tad ir tie visi izglābtie? Mēs redzam, ka
lielākā daļa nav izglābti. Un, mīļie, tātad šeit ir tā vēlreiz to domu nostiprinām, šī žēlastības dāvana tiek piedāvāta visiem. Pats Jēzus Kristus teica, evaņģēlijs tiks sludināts visai radībai. Taisnība, ja? Un tad nāks kas gals. Evaņģēlijs tiks sludināts visai radībai. Bet jautājums, vai visa radība pieņems šo brīnišķīgo vēsti? Viņi pieņems to, ka vienīgā labā vēsts, kad evaņģēlijs ir Kristus, vai viņi to pieņem? Viņi grib iet vienu lielu daļu uz saviem nosacījumiem Dievu valstībā, bet nevis pakļaujās Dievu iedibinātai kārtībai noteiktajam ceļam, kas ir ceļš, patiesība un dzīve, Jēzus Kristus. Redziet? Un tad skatāmies uzreiz, te prasās otrs punkts aplūkot. Kristus nes pestīšanu visiem, kas tic jūdiem un pagāniem. Vai mēs saprotam? Reku ir atslēgas vārds. Visiem, kas tic. Vēlreiz tiktam 2.11. Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Un atcerieties, iesākumā tā tas nebija. Bija viena izredzēta tauta. Pareizi, ja? Viena izredzēta tauta, un tā bija Izraēla tauta, un mēs to zinām. Un pārējās tautas, kas bija? Pagāni. Pagāni tautas. Latvieši arī, Ukraiņi arī. Visi bija pagāni. Un, ziniet, un viens otrs dikti apvainojās. Es te arī kādam cilvēkam teicu, es saku, šitos pagānu svētkus es nesvinu. Kā tu, Mārtā, runā? Kā tu tā runā? Es saku, ir citi, kas tieši sit pie krūts un saka, mēs esam pagānu kultu turētāji. Es teicu, kas te tagad notiks šitajos te briesmīgajos pagānu svētkos? Nē, tā tie ir labi. Es teicu, tur ir burvestības, tur ir zīlēšanas, tur ir nešķīstība, tur viss kaut kas notiek. Bet tās latviešu tautas tradīcijas, mēs jau par to drusku priekš parunāsim. Pagaidi. Tātad tas iznāk, ka ja kādu nosauc par pagānu, viņš jūtās aizvainots. Bet to Dievs saka. Paskatāmies, Romiešiem 3, 29, 30. Tātad bija izredzētā tauta, un pārējās bija pagānu tautas. Un tagad ir, kopš Jēzus Kristus atnāca, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, viņš arī aicina pagānus atgriezties no grēkiem. Skatāmies, Romiešiem 3, 29, 30. Jeb vai Dievs tikai jūdu, ne arī pagānu Dievs, viņš jautā. Protams, arī pagānu. Jūs dzirdat? Protams, arī pagānu. Tik tiešām, ka ir tikai viens Dievs, kas taisnos apgraizītos, tas jūdus, no ticības un neapgraizītos caur ticību. Kāda atšķirība? No ticības vai caur ticību? Mīļie, te nav ko daudz prātot. Ik viens, kas tic uz Jēzu Kristu, kas notiks? Tiks izglābts. Jūs redziet? Vēlreiz. Tātad gan jūdi, gan pagāni. Nu ir arī pagānu Dievs, varenais, atklājies un Kristu Jēzu mums devis atgriešanos no visa ļaunuma. Nu skatāmies, nostiprināsim šo domu ar to pašu Tita vēstuli 3. nodaļu, un tur izlasīsim no 4. līdz 6. pantam. Tātad, ik viens, kas tic, tātad gan izrēlietis, gan pagāns. Titam 3, 4, 6. Bet, kad atspīdēja Dieva, mūsu glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem. Kad tad viņi atspīdēja? Nu, tad, kad parādījās glābējs.
jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to pasludināja Dievu valstības iemītnieki, eņģeļi, debes pulku draudzi. Redziet, kur atspīdēja, jums šodien. Viņš jau ir piedzimis, viņš jau gaida mūs tur. 5. pants. Viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, neviens, lai nelielās ar darbiem, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Kā viņš mūs izglāba? Pēc savas žēlsirdības. Jūs iedomājaties, tur Krievijā kaut kāda propagandisteni, vien tur tā, kā viņi tur bija, tur tā sieviete tur īpašā, un viņa sacīja, ka Putinam ir tāda sirds un tāds raksturs, tā kā Jēzum Kristum, viņš ir ļoti žēlsirdīgs. Jūs varat iedomāties? Nu, ziniet, jānodreb. Slepkava, kas bez žēlstības nešķiro, ko nogalināt, vai karavīrs, vai bērns, vai sieviete, vai vīrietis, tad pasaka, viņš ir žēlsirdīgs. Jūs varat iedomāties vēl lielāku zaimošanu. Bet tā ir patiesība, kad Jēzus Kristus ir atnācis un nes pestīšanu visiem cilvēkiem, lai neviens nelielās ar saviem darbiem. Tātad atjaunodamies svētajā garā, ko Simaņana, tā bija tā propagandistien, ko viņš, piedodiet, es pārteicos, tā Zahārova laikam bija, labi, kāda starpība, ko viņš bagātīgi pār mums izlējis, ko viņš, tātad lielais Dievs, bagātīgi pār mums izlējis, caur Jēzu Kristu mūsu pestītāju. Brāļi, māsas, redzam? Tātad, ik viens, kas tic, tam viņš ir atnesis pestīšanu. Un neviens nevar sist pie krūts un teikt, tāpēc, kad es darīju to, izpildīju to, noziedoju šito, tādēļ man Dievs pieņēma. Nē, Dievu rakstīts, neviens nekad nav meklējis. Visi ir novirzījušies no patiesības, visi ir vainīgi Dievu priekšā, visi ir pārkāpuši bauslību. Ir tā, jo bauslība dod grēka atziņu, bet pestīt mēs tiekam no žēlstības ticībā uz Jēzus Kristu. Un tas nav no mums, tā ir Dieva dāvana. Vēl viena rakstvieta, Titam 2.14. Viņš sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu sev par savas saimes ļaudīm, dedzīgiem, labos darbos. Viņš ir sevi nodevis par mums. Mēs pagājušajā reiz arī lasījām no 1. Korintiešiem 7.23, kur viņš saka, jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem. Mēs esam piederīgi Kristum. Viņš sevi par mums ir nodevis, lai šķīstītu mūs no visas netaisnības. Broļmās, tā ir priekvēst, draudzē, ko? Abrīnam, tā ir mīlestība. Mīļie, sadzirdam šo abrīnojumu vēstu un cik daudzi staigā tumsā un nedzird un nepieņem un bļaustās un kliedz, kur tad tas Dievs ir, es taču esmu kristīts, iesvētīts un svecīts kurin un vēl nes ko tur un ūdeņš šļakatāji un uz klosteriem es braucu un ikoni kabatā un visur, kur makā un vēl nes kur, ja. Un glābiņa nav, palīdzības nav. Jo tas jau nav dzīvais Dievs. Kā var saņemt palīdzību no radības, ja nonicina radītāju, kas pats nodevies par mums? Nu, lūk, tātad, es domāju, mēs sapratām, jo šī atspīdējusie žēlstība, kas ir
Kristus. Sapratām? Ir tātad šī visaptvarošā žēlastība, tas ir pagāniem, neticīgiem, netaisnajiem, un ir tieši žēlastības dāvana caur ticību uz Jēzus Kristu ikvienam, kas uz viņu tic un ieiet tai godībā. Otrais. Žēlastība mūs audzina. Tagad aplūkosim tālāk, ka žēlastība mūs audzina. Interesanti. Kā tas ir, ka žēlastība audzina? Kristus ir žēlastība, žēlīgs, žēlsirdīgs, bet viņš mūs audzina. Viņš mūs māca, disciplinē un trenē. Jā, mīļie. Dieva žēlastība, kad mēs esam pieņēmuši, kad esam iegājuši Dieva valstībā, viņš mūs gan māca, gan disciplinē, gan trenē. Nu, tu nevar aiziet, galmā kaut kur pie kāda karaļa kalpot un kalpot tikai tā, kā tu gribi pats. Vai vēl vairāk, ja tu esi iegūts par īpašumu, tu nevari noteikt kārtību savam kungam. Tev jāprasa kungs, ko tu gribi. Titam 2.12. Titam 2.12, un šo pantu mēs aplūkosim te tādās 3 daļās. Tātad pirmais, kas mēs apskatījām, tur 11. pants bija, kas nes pestīšanu, ir atspīdējis žēlastību, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbīgi dzīvojam šī laikā. Mēs tagad apskatīsimies sākumā audzinādama mūs, ja? Nu, kā tad viņi mūs audzina? 1. Timotejam 3, 15, 16. Tur draudzē ir noteikta konkrēta kārtība, tādēļ arī mums ir savs ticības apliecinājums draudzē izstrādāts, lai mums mūsu kārtība un uz ko mēs balstamies savā draudzē, tātad būtu visiem skaidrs. Mēs neesam kaut kāda noslēpumaina organizācija, mistiska, ja? Kur te kaut kādas, savus mērķus virza un bīda un ko grib sasniegt. Mums ir skaidra mācība balstīta uz Dieva vārdu patiesību, un tā nav apslēpta. Tā nav kaut kāda mistika, es teicu. Lūdzu, katrs var atnākt, paņemt šo ticības apliecinājumu, izlasīt un pateikt, vai es tam piekrīt, nepiekrīt, gribu, piekrīt, lūdzu, nāc, darbojies, kalposim kopā, nav tev pieņemam, tad meklē kādu citu vietu. 1. Timotejam 3.15. Bet, ja es aizkavētos, to Pāvils rakstītam, ja, Timotejam, lai tu zinātu, kā pienākas izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze. Nu, kā tad mums ir jāizturās Dieva namā, dzīvā Dieva draudzē, kas ir patiesības balsts un pamats. Draudze ir patiesības balsts un pamats. Mums ir 2 pamati, kas mums ir doti. Svētie raksti, atceramies, ja? Nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamatu, kur stūrakmens ir Jēzus Kristus. Un, lai to mēs varētu īstenot dzīvē, kas rakstīts svētajā grāmatā Bībelē, tad mums ir vajadzīgs patiesības gars. Taisnība. Viens ir Kristus mācība, Bībele, otrs ir patiesības gars. Un tad jau draudzē mēs zinām, kā uzvesties. Pretējā gadījumā nezinām. Kad mēs skatījāmies jau Pāvila vēstuli Titam, viņš teica, es tev atstāju Krētā, lai tu pabeigtu to, kas tur ir nepieciešams. Iecel draudzē ko? Kalpotājus, lai tur būtu kārtība. Atspēko visus tos ļaundars, tos mēlnešus, noraida visus tos, apstādina sliņķus, niknos zvērus, atceramies, vai ne? Un tā tālāk. Daudz pamācības, kas bija jānes tātad Titam šajā te Krētā, un tieši tāpatās arī mums jāmācās no šiem rakstiem svētā gara vadībā, lai pildītu to, ko Dievs grib. Un paskatieties 16. pants, to arī tur brāļu komentētāji saka, tā ir tāda kristiešu oda, tāds himna, tāds sevišķi slavas dziesmu dārgajiem pestītājiem. Paskatāmies, kā tur ir rakstīts.
un patiesi liels ir dievbības noslēpums. Daudziem tas ir apslēpts, tie, kas netic, kas nelas Dievu vārdu, protams, ka viņiem tas ir apslēpts, bet tie, kas ir Kristū, tas ir atklāts. Viņš ir skatīts miesā, tas ir Jēzus Kristus, taisnots garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts, kur? Godībā. Mīļie, mūsu kungs un pestītājs ir aizgājis atpakaļ uz to godību, no kurienes viņš bija nācis. Un viņš teica, nebīstēties, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Jo citādi es nebūtu jums teicis, ka es noēmu jums vietu sataisīt. Reku viņš, Pāvils tik brīnišķīgi to Timotejam izskaidro. Jā, viņš ir sludināts, viņš ir skatīts, viņš ir uzņemts, un viņš ir tagad tur, kur viņš gaida arī tevi un mani. Mīļas brālmās, tu saproti? Šeit mums nav paliekama dzīve, šeit mums nav paliekams mājas, šeit negaidiet labāko dzīvi. Man patīk, es vēl šorīt klausījos Džona Makartura Čuždie goņu svešu uguns, un viņš teica, Džoels Ostins ir tāds arī Labklājības evaņģēlijas sludinātājs. Viņš teica, viņš bija sarakstījis grāmatu, laikam, labākā dzīve šeit. Viņš teica, jā, tie, kas dosies uz elli, viņiem labākā dzīve ir šeit. Mums šeit nav labākā dzīve. Mums šeit ir ciešanas, problēmas, pārbaudījumi, uzbrukumi, kārdinājumi, cīņa ar miesu, ar pasaules sistēmu, ar sātanu. Taisnība ko? Mūsu labākā dzīve, kur? Ir godībā, tur, kur ir Kristus. Šeit nav labākā dzīve šobrīd, bet dažs labs tā ir iedomājies, mana labākā dzīve šeit. Jā, ja dosies uz elli, tad patreiz tā ir labākā dzīve tad cilvēkam. Bet patiesiem Dieva bērniem labākā dzīve vēl stāv priekšā. Ebrejiem 12, ko mēs jau lasījām, bet drusīņās paskatīsimies. Ebrejiem 12, 1,6, tad mūs šī te žēlastība, pats kungs Kristus mūs audzina, māca, disciplinē un trenē. Paskatieties, tie, kas jūs ar sportu nodarbojaties, vai jūs bērni vai mazbērni, jūs taču redzat, cik daudz pūles ir jāpieliek, lai šis cilvēku bērns sasniegt kāds labs rezultāts. Bez treniņiem tas nebūs. Bet ticīgais bieži vien domā tā, es Jēzus Kristus pieņēmu par savu pestītāju glābēju, tālāk viss pats no sevis notiks. Vai tā ir Bībeles mācība, braimās? Tā nav Bībeles mācība. Jūs saprotat, pats no sevis nekas nenotiek, taisnība. Mums ir jāvingrinās dievbībā, mums ir jāpieaug atziņā, mums ir no daudz kā jāatsakās un jānošķirās, un tad jāsako lielajiem Dievam. Ebrejiem 12.1. Tāpēc, tad arī kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinās. Tātad ap mums tinās joprojām kādi smagumi un kādi grēki. Mums tie ir jānoliek un mācamies no tiem ticības brāļiem un māsām, kas ir jau mums priekšzīme atstājuši, tas ir Bībelē, tā pašā Ebrejiem 11 un daudz kur citur, tāpatās arī no tiem patiesiem brāļiem māsām Kristu, kas arī dzīvojuši vēl pagājušā gadsimtā, šajā gadsimtā un tagad vēl dzīvo. Tas, kas ir labs, to mācamies. Ja viņi dzenās pakaļ Kristum, tad mēs varam daudz ko no viņiem ņemt un mācīties, par priekšzīmi ņemt. Ja? Tādēļ viņš saka, reku tik daudz ir liecinieki. Un raudzīsimies uz Jēzu ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdēdams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai.
Un kas bija Timotejam rakstīts 3.16, ja, pirmā vēstule, uzkāpis, jeb nosēdies godībā. Tēvam pa labo roku. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdam. Nepiekūstiet. Nepieķerties šīm te psiholoģijas terminiem. Oi, man jau te dūmu smaka, es jau esmu izdedzis. Ar Kristu kaut kā var sadegt, nodegt, izdegt. Kā ir rakstīts, viņa žēlastība ir jauna, kad? Reiz gadā, reiz 2 gados. Ikdienas, braļi, māsas. Viņa žēlastība ir no jauna ikdienas. Nu, paskaties visvienkāršāko piemēru. Jums ir gadījies tā, ka jums ir bijis ļoti smaga diena. Vai tas ir garīgo darbu veicot, vai tas ir fizisko darbu veicot, ja? Un jūs esat vakarā, jau galva vēl nav pieskārusies spilvenam, jau ir izslēdzies, vai ne? Ir tā kādreiz gadījies, vai ne? Un kas no rīta ir? Tu atkal var iet un darīt. Jūs jūtat? Jūs esat par nakti atpūtušies, smadzenes ir atpūtušās, ķermenis ir atpūties, un Dievs piešķir atkal tev jaunu žēlstību, lai tu varētu iet un darīt. Paskatieties, un kad mēs to ieraugam, tad mēs saprotam, ka arī garīgā žēlstība mums ir ikdienas no jauna. Un tādēļ, lai jūs nepiekūst savās dvēselēs pagurdam, jūs vēl, 4. pants, jūs vēl neesat līdz asinīm pretīm turējušies, cīnāties pret grēku. Es par šiem vārdiem domāju, tagad es to neapstāšos daudz šeit, bet tas ir tik nopietni, ja? Tu vēl līdz asinīm neesi cīnījies pret grēku. Kristus, viņš līdz asinīm turējās pretī grēkam, un grēks neko nespēja iegūt no Kristus, un Kristus nepieņēma grēku. Un tādēļ viņš nevainīgs būdams izlēja savus svētās asins par mums grēciniekiem. Viņš to izdarīja. Sagaidāmā prieka vietā, ko viņš panesis ir krustu. Mēs nu pat kā lasījām. Un tad, kad mums ir jāpieliek pūles, es vienmēr to esmu teicis arī visās dzīves jomās, es pats to mācos, arī bērniem mācu. Es saku, jāiztur līdz galam. Ir jāiztur līdz galam. Vienalga tu strādā, tu dari, tu skrieni vai ko. Jāiztur līdz galam. Izdara vēl vairāk druscīņās. Izdara labāk. Mēs pagājušajā šodien mācījāmies Kolosiešiem 3.23. Un visu, ko dariet, to dariet no sirds, it kā savam kungam, ne cilvēku acis priekšā. Esiet par visu pateicīgi, redziet? Jā, tas tev norūd, tas tev trenē, tas tev garīgos muskuļus padara stingrāks. Tu vari jau lielāks slodzes panest. 5. pants. Un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā. Mans bērns, nenicini tā kunga pārmācību un nepiekūsti, kad viņš tevi norāja. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Man dažreiz jāpasmaida, brāļmās, piedodiet, ka dažreiz iznāk, ka kristiešiem arī runāt, un tad, kad kaut ko tādu, pārnēm garīgas lietas, mēs jau daram, mums jau ir, mēs jau pildam, mums viss. Jā, tiešām, ir jau tur, nezinu, kādi garīgie briedumi un augstumi sasniegt. Viss gods Kristum, ja tu to dari, paldies Dievam. Bet vai tu jau esi tik pilnīgs? Bet Dievs saka, nē. Viņš teica, viņš tev mīl. Bet viņš redz, ka vēl tavā dzīvē ir tik daudz piemaisījumu un sārņi, daudz kas liekas. Jebkura kultūra, ko tu gribi izaudzēt, tev viņi ir jākopī, tev viņi jālaist, tev viņi ir jāravē. Pareizi, ja? Lai tur kaut kas izaug. Un garīgā dzīvē cilvēks saka, es jau Jēzus Kristu pieņēmu, esmu kristīts, no manis vairs neko negaidi. Tā ir maldu mācība, mīļie. Tas nesaskan ar rakstiem. Reku mēs to lasam, ja? Tātad, mūsu žēlastība, ko dara? Mūs audzina
trenē, disciplinē, māca, pamāca, pārmāca un turpina mūs mīlēt. Trešais lielais punkts. Atsakies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm. Ja tu esi brīvs no mūžīgā soda, tev Kristus ir piedevis visus grēkus, noziegumus, pārkāpumus, slavu Dievam, ja? Bet tad atbrīvojies no grēka ietekmes un klātbūtnes savā dzīvē. Jūs saprotiet, ja? Tātad atsaki bezdievībai un pasaulīgām iekārēm. Tad, kad cilvēks piedzimst no augšienes, kļūst par Dievu bērnu, tikai viņam ir patiesi spēks, gudrība, Dieva gars un Dieva vārds pieejams, lai sāktu nopietni cīnīties pret visiem pasaules grēkiem un kārībām. Nevis viss ir jau beidzies, bet tik viss ir sācies. Tieši tāpatās kā mazo bērneli, kad mēs te arī vienu ģimenīti gaidi, ja? Es vēl tētim šorītās teicu, saka, kā ir, gaida un smaida. Viņš saka, jā, gaida un smaida, jā. Viss kārtībā, gaida bērniņu, slavu Dievam. Pareizi, bērni lūk ir kas? Dieva dāvana. Patreiz papucīts mierīgi guļ un mammai tur bišķi savādāk ir, ja? Bet papucīts guļ. Bet tūlīņās, kad nāks mazais bērnās pasaulē, tad tikai sāksies. Pareizi, vai ne? Arī papucīts varēs bišķīt nepagulēt, vai ne? Pastaigāt tur, panēsāt bērneli un vēl tur kaut ko. Redziet, tad, kad bērns piedzimst, tad tikai sākās. Nevis viss ir beidzies, pareizi, vai ne? Viņš ir jāizaudzina. Un tā arī garīgie bērni no Dieva tiek audzināti, miļie. Saprotam? Un tā ir Dieva žēlstība, un tas ir brīnišķīgi, ja? Tātad atsakies no bezdievīgas un pasaulīgām iekārēm. Un ja tev ir jau grēka piedošana dāvāt no žēlstības, tad tādā gadījumā atbrīvojies no grēka klātbūtnes un ietekmes savā dzīvē. Titam 2.12. Lasam vēlreiz. Audzinādama mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm. Tik tālāk mēs pēc tam pie nākamā punkta skatīsimies tālāk. Ja? Tagad ir skaidra pavēle atsakies. Dažus tādus piemērus, praktiskus piemērus pateikšu, ja? No kā mums vajadzētu atteikties, atsacīties. Ja? Pirmais, atsaki konkrētiem grēkiem un gariem. Atsakies nonāvē. Atsaki, tas nozīmē nonāvē nocērt. Skatāmies Kolosiešiem 3.5. Kolosiešiem 3.5. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē, pasaulē. Kas tas ir? Netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību. Tā ir elku kalpība. Par šiem pantiem mēs diezgan daudz arī esam runājuši. Būtība. Nonāvē, nocērt, atsaki, nogriezi, bez žēlastības. Saprotam? Jūs esat arī šeit daži saskārušies, diemžēl, ar tādu briesmīgu saslimšanu kā vēzis. Taisnība, ja? Un kādos gadījumos ir jau par vēlu tam cilvēkam reāli palīdzēt, ja jau ir tur 4. vai kuru stadija un tās metastāzes ir pa visu ķermeni, pareizi, vai ne? Bet ja agrīnā stadijā atrod šo te vēzi, tās vēža šūnas, tad, ja tur vienalga 1., 2. stadija, kādu tur, es nezinu, tik smalki neesmu dakteris, un tomēr, ja informācija ir pieejama, tad viņu var vēl ko izoperēt, pareizi, vai ne? Ir sevišķi, ja tas ir kaut kāds frunkuls, audzējs vai kaut kas. Un kas notiek? Viņu izgriež ārā, likvidē to perēkli, tur attiecīgi ārstēšanas visādas tur vēl darbības notiek, un kas? Cilvēki atgūst atpakaļ cik necik veselību un var turpināt dzīvot. Bet bez žēlastības šis te perēklis, šie te visi vēža šūns ir jālikvidē, pareizi, nonāvē. Un to mēs saprotam, lai cilvēks dzīvot. Bet
kā tad ir ar grēka perēkļiem, kā ar grēka infekciju vīrusiem un baktērijām. Tos paturēsim. Tie, lai dzīvo, tie tādi mīļi, tur jau tā varam pabaudīt. Nē, tas tev nonāvēs. Un ja to nenonāvēsi tu šo grēku kopā ar Kristu, ar patiesību, tad tas grēks nonāvēs tevi. Es domāju, to mēs gana labi saprotam, ja? Tālāk viņš ko saka? 6. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. Bet tagad visu to atmetiet. Tātad tur bija nonāvējiet, atmetiet, izmet ārā kā grūžas. Nu, kurš grib paturēt, nezinu, sasmirduši, sarūguši zupu leduskapī? Nu, ber ārā viņu. Atmetiet dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Tad, kad tu esi kārtīgi fiziski pastrādājis, dabūjis ar iesvīstu, pārējai mājās, ko tu dari? Ar tām pašām drēbēm ej gulēt, nemazgājies. Tas nav normāli. Daži tā dara. Bet tīrīgs, kārtīgs cilvēks noģēr visas tās drēbes nost, ceļš, ja kaut pa mežu dzīvojies ir, tur 98 ērces vēl krāgā ielīdušas ir, ja? Tad tu to visu centies atstāt pareizi. Tu noģērbi un tā tad, lai tu būtu, un mazgāties, lai tu būtu tīrs un kārtīgs. Un šeit skaidri un gaiši rakstīts, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Atsaki gariem un grēkiem. Atsakies no tiem. Un kā to praktiski darīt? Nokrīt uz savu vaigu un saka, Jēzus Kristus, atzīstu, es esmu ātrsirdīgs. Es nevaru savaldīties. Nesaka, tāds bija mans tēvs, tāda bija mana māte, vai ne? Tāds mans raksturs, ko jūs no manis gribat? Bet te Bībele skaidri un gaiši saka, nonāvē un atmet to. Tad tas ir iespējams izdarīt, ja nē? Ir. Nestāstiet to, ka tas nav iespējams. Tad tu to negribi, tu neesi cīnījies pret grēku līdz asinīm. Tu, ka tev jāpieliek pūles, saka, nē, tāds mans raksturs. Kristus tev nedod jaunu raksturu, viņš tev dod tikai, vai tu to gribi. Un te ticīgais, tu esi atbildīgs par to, cik tu pieliks pūles, vai tu no tā gribēsi atraisīties vai ne. Un tajā brīdī, kad es konstatēju, vēlreiz atgriežos atpakaļ pie tās pašas ātrsirdības, piemēram, tad es krītu uz ceļos, es atpazīstu to, es saku, kungs Krist, es esmu ļoti ātrsirdīgs, es esmu nepacietīgs, piedod man. Es zinu, ka tas ir grēks, un aiz katra grēka stāv kāds gars. Tā varētu būt? Tajā brīdī es saku, Jēzus Kristus vārdā, Dievs Tēvs, esmu tavs bērns, un tādēļ es atsaku šim ātrsirdības garam un nepacietības dēmonam. Saviem vārdiem, saprotam, ja? Es no tā atsakos. Es to nocēru. Man ir mājās runājošs pulkstenis, kurš piespiež, viņš pasaka, cik ir pulkstenis. Jā. Tāpat kā arī rokas pulkstenī. Un es tagad spiežu augšā to pogu, viņš klusē. Nav. Nerunā. Es kā labs profesionāls tājas vaļā un skatos, kas tur iekšā. Un čamdu, viens vats karājās. Saprotiet? Viens vats atvienojies un pulkstenis vairs neiet. Tātad pazaudēts ir šis te kontakts ar barošanu. Saprotam? Un tad, kad tu brālmās atsacīsi un atteiksi šiem gariem un grēkiem, tu pazaudēsi kontaktu no šī te barošanas avota, kas ir vecā miesa un tumsības kungs. Saprotam? Notiks pārāvums. Čikts! Viss! Tev vairs nav jāklausa tam garam. Tev tagad ir cits gars, svētais gars. Jā, vēl pēc inerces, pēc ieraduma, vēl kaut kas nāks, vēl kaut kas izleks ārā, bet tu atkal to atpazīsi un teiks, kungs, piedod, atkal apgrēkojies, piedod, es to negribu sevī paturēt, es gribu novilkt to veco cilvēku, es gribu atmest viņu darbus. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs palīdz. Palīdzēs? Redziet, kāpēc ir jāatsakās no bezdievības un pasaulīgām iekārēm? Nevis, man jau, es jau cik gadus esmu draudzē, man viss kārtībā iziet ārā un
neko nevar ne savākties, ne liecināt, ne arī godprātīgi sekot Kristum. Otrais. Vecajam dzīvesveidam. Atsaki vecajam dzīvesveidam. Tātad šis vecais dzīvesveids, viņš ietekmē tavu ikdienas staigāšanu Kristus pēdās. 1. Pētera 1.8. Atgādini sev, 18.19. Atgādini sev, kas tu esi Kristū. Saprotam, ja? 1. Pētera 1.8. Jūs zinājiet, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu, atpirkti no savas aplamās dzīves mantotas no tēviem, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Mīļie, atsaki vecajam dzīvesveidam, vecajiem ieradumiem, tradīcijām, ieražām, runas veidam, domāšanas veidam. Man nav laika vairs to visu izvērst, piedodiet. Bet būtība, saprotam, atsakies no tā. Un saka, Jēzus Kristus vārdā, nē, man tas nav vairs patīkami. Es vairs negribu sekot savai tēvu paražām un ieražām, viņu mācībai, viņu vērtībām, viņu tradīcijām. Tagad, kā es jau pieminēju, visi tie ļeigo svētki, tie ies vaļā. Mīļie, mēs kādreiz visi kā pagāni tur lecām, gājām, kas no ko dzēra, dzīroja, visādas tur nešķīstības piekop tur papardēs un kur tur, vai ne? Bet tagad man jālec tam visam ir līdzi. Tā ir aplamā dzīve mantot no tēviem, pareizi. Es tagad esmu dārgi atpirkts ne ar iznīcīgām lietām, ne ar zeltu un sudrabu, bet ar bezvainīgā, nevainojamā dārgā jēra asinīm. Man vairs nav jāklaus šiem te bezdīvībai, šīm pasaulīgām iekārēm. Es no tā raisos vaļā, es no tā atsakos un sauc lietas īstos vārdos un konkrēti piesaka karu tam, kas mani verdzina, kas man vēl traucē, kur es apzinos. Un vēl viena doma, atsakies no cilvēkiem, no viņu draudzības, no viņu sabiedrības, atsaki no tiem, kas tevi velk atpakaļ pasaulē. 1. Korintiešiem 15, 3, 4. Nepievilieties, ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Esiet skaidrā prātā un negrēkojiet, jo daži Dievu nemaz nepazīst. To es jums saku par kaunu. Mīļie, saprotam? Tie apgalvo, ka pazīst Dievu, bet darbos to noliedz. Negantu nepaklausīgi būdam, tie nav derīgi nevienam labam darbam. Titam 1.16. Jā, viņš tik nopietni brīdī, viņš teica, es saku par kaunu, daži no jums vispār Dievu nepazīst. Viņi nav satvēruši Dievu vārdu patiesību. Viņi nav uzticējušies savam kungam un pestītājam tā, kā Jēzus Kristus sacīja, kad ja kas man grib sekot, lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man. Un šeit izlasīšu vēl vienu ļoti interesantu rakstvietu. Tie apgalvo, ka pazīst Dievu. Bet Pāvils saka, es jums to saku par kaunu, daži no jums pat nepazīst Dievu. Un to viņš saka draudzei. Mēs ņemam nopietni vērā. 2. ķēniņa 17. 2. ķēniņa, tur ir par samariešiem, ja? Tur ir par samariešiem rakstīts, un kā tad viņi uzvedās? Viņi bija aizvest gūstā asīrieši, ja? Un tad atsūtīja tur dažādas tautas atpakaļ, un viņi kalpoja svešiem dieviem. Katrs tur sabūvēja savus dievus un upurēja dēlus un tā tālāk. Un tad Dievs uzsūtīja tur, 17. nodaļa, 25. pants, Dievs uzsūtīja plēsīgas lauvas un sāk šos te alku Dievu pielūdzējus nogalināt. Kāds teiks, briesmīgi. Jā, mīļie, Dievs ir svēts, Dievs taisns,
Un briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokās. Ja gadiem ilgstoši dzīvo Dievu, izaicinu, apkaitini, pienāks laiks, kad būs jāievāc pilns mērs savu sakrāto grēku, ko viņš būs sējis. Arī jaunā derībā skaidrs atzīts, nepievilieties, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Nu un paskatieties, 39. pants. Bet bīstieties to kungu, savu Dievu, un viņš jūs izglābs no visu jūsu ienaidnieku rokas. Nu, brīnišķīgs apsolījums. Bīstieties to kungu, viņš izglābs jūs no visu ienaidnieku rokas. Taču tie neklausīja, bet darīja pēc sava iepriekšējā ieraduma. Tur diezgan daudz tajā nodaļā pieradumi, ieradumi, tradīcijas un tā tālāk ieradumi. Ja? Jūs saprotiet, es esmu pieradis tā darīt, un tu vairāk mani nekādā veidā nepārveidos. Tā daudz saka. Tā man patīk un tā es darīšu. Man neviens nemācīs, neregulēs, nekomandēs. Mīļie, tas ir briesmīgi. 41. pants. Tā šīs tautas, klausties, bijās to kungu un kalpoja arī saviem elkiem. Un tāpat arī viņu bērni un viņu bērnu bērni dara, kā viņu tēvi bija darījuši. Un tā tie dara vēl līdz šai dienai. Tā viņi dara vēl līdz šai dienai, pēc savu ieradumu. Nu, paskatieties, viņi bīstās to kungu un kalpo saviem elkiem. Nu, kaut vai paskatieties, tuliņās Jāņos, tautu tradīcijas tiks bagātīgi piekopts. Kā ir ko? Kā jūs domājat? Vispār cilvēki to darīs? Folkloru un vēl tur visu kaut ko. Kas jau tur ir? Salma rituļus taisīs, ripinās tur saulēktā un tur dedzinās un kad tur, ko tur, es nezinu, visu to. Ārprāts izglītoti cilvēki, bagāti un nabagi un visi sādiet. Jo cik vienkārši aiziet viens salma ritulīt, sataisīt, sasmērēt ar pareiziem taukiem, aizdedzināt un nolaist pa kalnu lejā un pateikt, visu gadu mans nelaimīts, viss mans problēmiņas ir aizgājuši. Man vairs nekas savā dzīvē nebūs jāpieliek pūles, jo es esmu šito rituālu izpildījis. Ārprāts. Un kā jūs domājat, kristieši nepiedalās tajā? Tā saucamie kristieši. Īstie? Nē. Bet tā saucamie pa pilnam. Viņi bīstās to kungu. Kad vajag viņi aiziet uz baznīcu, ja viņi uzstājas tādu svētu seivanē un tur lakatiņš galvā un viss kā vajag, un kad vajag tad ceļos un nokrīt, kad vajag tad augšā un tā saka tas kungs un viss izpild. Iziet ārā un dara. Kāpēc? Jo ir pat draudzes un baznīcas, kas atbalsta dažādu tradīciju, folklors un arī kultūras darbošanos dažādi. Šitie te visi rituāli, kas tur ir, vai ne, viņi pat atbalsta. Nu, to mēs esam arī runājuši. Jā, mīļie, lai Dievs pasarg, ka kāds starp mums būtu tāds. Jā, es Dievu bīstos, bet, savus elkus arī mīlu. Un tur Dievs ir pateicis, es to neatstāšu nesodītu, ja? Es to neatstāšu. Un tagad pēdējais lielais punkts, 4. Kā dzīvot šī laikā. Kā tad dzīvot šī laikā? Brēļmās. Ja mēs redzam, ka tā pasaule grimst, ka viņi iet bojā, ja? Un ja mēs tomēr esam no Dieva žēlstības atpestīti, ja mūsu Dieva žēlstība audzina, kā tad mums ir jādzīvo? Efeziešiem 5, 15, 17 saka, tad, raugājieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Brēmās,
Mums ir jāpadodās tam kungam un jācenšas saprast, kāds ir viņa prāts, nevis cilvēku. Un turpatās no Tita 1:2:12 izlasīsim tur to pēdējo daļu, ja? Sākumā bija audzinādama mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, tad mēs redzējām, cik svarīgi ir atsacīt no vecās dzīvesveida un konkrētiem gariem un ieradumiem un vispārējo, un atsacīt arī no biedrošanās ar pasaulīgiem draugiem un radiem un vispārējo, jo viņi samaitās, viņi ietekmēs, būs tā ietekme briesmīga, viņi vilks atpakaļ pasaulē, teiks, nu, kas tad drusciņās to, kāpēc ne? Un tad viņš saka, tātad pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šī laikā. Prātīgi, taisni un dievbijīgi. Pirmais, prātīgi. Ko nozīmē prātīgi? Gudri un saprātīgi dzīvot šī laikā, kas attiecās uz sevi. Šeit ir runa prātīgi dzīvot tu, saprātīgi dzīvot tu, domā, ko tu dari, kāds ir tavs dzīvesveids, tava uzvedība, tava valoda, tava attieksme un tā tālāk. Ja? Skatāmies Jēkaba vēstuli 3, 17, 18. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlstības un labu augļu. Taisnīga bez liekulības, bet taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur. Es tā pievērsu uzmanību šim vārdam miermīlīga. No sākuma šķīsta, mēs esam šķīstīti dārgais Jēzus Kristus asinīs, mums ir gudrība no augšienes, un tad šī gudrība ir miermīlīga. Un kā ja mēs atšifrētu šo vārdu, miermīlīgi, mieru mīl, pareizi, ja? Dievbijīgs cilvēks mīl mieru, viņš nav vērsts uz strīdiem, kašķiem. Jā, protams, būs kādas nopietnas lietas, kur būs jāpārunā, kur būs itin asi jāstājas pretī maldu mācībām un tā tālāk. To arī Bībele skaidri runā, Tita vēstulē esam mācījušies, bet tomēr miermīlīgi, paklausīgi, lēnīgi, ja, pilna žēlsirdības, taisnīgi, bez liekulības, ja, apbrīnojami. Tad ir taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur. Augļi būs, mīļie, augļi būs. Tas ir attiecībā uz sevi. Otrais, taisni. Tad dzīvosim audzinādam mūs, ja, atsacīdamies no bezdievības pasaulīgām iekārēm, lai mēs dzīvotu tātad prātīgi, taisni. Tas nozīmē godīgi pret citiem cilvēkiem. Mums ir jādomā, kā mēs attiecamies un veidojam attiecības ar citiem cilvēkiem. Tā skaitā ģimenē, tā skaitā draudzē, tā skaitā ar neticīgiem cilvēkiem. Un tad 2. Timotejam 2:22, 2. Timotejam 2:22 saka, bēdz no jaunekļa iekārībām, jaunieši jaunekļi, ja? Bēdz no jaunekļa iekārībām un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc to kungu ar skaidru sirdi. Jūs redzēt, ja? Tad mana atbildība, lai es dzīvotu prātīgi un taisni, tas arī ir manas attiecības ar citiem cilvēkiem. Un pēdējais, trešais, dievbijīgi. Tas nozīmē mīli un paklaus savam pestītājam Jēzum Kristum. Tu nevari sacīt, ka es esmu dievbijīgs un neklausu savam kungam. Un tad šeit ir sacīti šie vārdi Filipiešiem 2, 12, 13. Filipiešiem 2, 12, 13. Ziniet, šī rakstvieta ir viena no centrālajām rakstvietām, arī Martins Lloyd Jones to saka, kā dzīvot šķīstu svētu dzīvi un kas ir pierādījumi, ka tu tiešām esi Kristu Jēzu, ja tu tiecies pēc tā, kas šeit ir rakstīts. Dieva gara spēkā, ne jau savā spēkā. Bez viņa mēs nenieki nespējam. Filipiešiem 2, 12, 13. Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā klātbūtnē.
Pagājušajā svētdien mācījāmies acu kalpošanu, nevis tikai, ka kāds redz, bet to es daru labprāt, vienmēr Dievu priekšā. Gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti. Redziet, tā ir tava un mana atbildība, brālmās Kristū. Ja? Tev ir jāgādā ar svētām baiļu trīsām, neapkaunot, neabēdināt Dievu, izpatikt, paklausīt viņam mīlestībā, nevis, lai izpelnītos viņa labvēlību, bet tāpēc, ka viņš jau tev ir dārgi atpircis un piepulcinājis svēto pulkam, un man nekas vairs nav svarīgāk šajā dzīvē, kā mīlestībā paklausīt savam pestītājam, jo es taču viņam piederu, viņš gādā par mani, visas manas vajadzības un vēlmes saraksts pat ir apmierināts. Un Dieva puse, tā ir 12. pants, ir cilvēku puse, un Dieva puse ir 13. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta, gribu un darīšanu. Redziet, es tiecos, es ilgojos, es cenšos darīt, bet Dievs ir tas, kas dod gribu un izdošanos. Saprotam? Bet, lai tas viss varētu notikt, Psalms 119.11. Psalms 119.11. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Brēmās, kā es jau teicu, ja Dieva vārds nav manā sirdī un manā prātā, tad noteikti es grēkošu pret viņu. Ja es zināšu viņa gribu, viņa prātu un meklēšu atbildes svētajos rakstos, tad es darīšu tā, kā tas kungs māca. Viņš saka, es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkoju pret tevi. Ir atspīdējusi žēlstība. Jo ir atspīdējusi žēlstība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādam mūs, lai mēs atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm prātīgi, taisni un dievbīgi dzīvot šinī laikā, braļmās, šinī laikā jādzīvo Dievam par godu, Dievam tīkam dzīvi, nevis izpatikt miesai un pasaulē. Lai Dieva žēlstība ir ar mums. Āmen!